Gats Grīnbergs, kameras operators, galvenais operators, atkarībā no projekta. Ja runājam par kameras operatoru, tad, tas ir tā kā galvenā operatora labā roka, acis. Kameras operators ir viena no tādā ziņā ērtākajām profesijām, kad tu ierodies, izdari un aizej un neņem līdzi neko, un tev nav jāsagatavojas īpaši tam. Tādā ziņā. Bet, protams, ka tev jābūt ir sapratnē un kaut kādām iemaņām ar kameras strādāt. Pēc manas pieredzes, uz to testu dienu, aiziet, saprast, ar ko mēs filmējam, kā mēs filmējam. Protams, no galvenā operatora saprast stilu, kompozīciju, kādā viņš strādā, šo filmu uzņem. Jāpārzina kameras tehnika, tas ir, kā rati strādā, kā tur gimbals vai steadicams. Jāpārzina kompozīcija kā tāda, ekspozīcija, kas ir bieži vien svarīgi. Bet jāmāk ir ar tiem pašiem aktieriem, nevajag baidīties no viņiem, vajag sadarboties. Tā es teiktu, ka komunikabilitāte. Tehniskās iemaņas, jā. Darbs ar kameru kā tāds un treniņš, jā. Ir jāiziet cauri tādam periodam, kad tu filmē visu, es domāju. Tas dod to treniņu un izpratni, kas strādā, kas nestrādā. Kaut kāda maģija tur ir, jo visi kopā rada kaut ko tādu māksliniecisku. Un tas, laikam, ir tas galvenais dzinulis, radot kopā ar citiem cilvēkiem, pilnīgi, tur kostīmi, grims, režisori un gaismotāji, ka rada vienu kopīgu materiālu, kas pēc tam ir filma un ko daudz skatās un novērtē vai nenovērtē. Bet tas radošais darbs, jā, tas ir tas, kas ir interesants tajā visā.